taisīsim parkošanos, iebrauksim kā senkais stāvlaukumā. Tiklīdz šādā laukumā brauc iekšā, uzreiz jau mainu uz pirmo. Lietas pirmajā, esi lēns, viss jāstās gāja, uzreiz jāsāk kaut kur izvēlēs vietu, kur parkoties, uzreiz meklē vietas, ja, esi lēns, ja, nepalaid garām, piemēram, cik daudz vietas tur bija, ja. Tāpēc skaties uzreiz šeit, ir daudz vietas, tad brauc tur iekšā. Bet tas ir tas iemesls, kāpēc tev jābūt ir lēnam, kā neko nesateidz, uzreiz iebrauc, skaties, meklē sev izdevīgu vietu, skaties gājas un tā tālāk. Tu izvēlēs. Ņemšu to aiz tā Audi. Tikai droši noparkojas tā, jau mēs pēc tam izrunāsim. Ja viss bija labi vai kaut kas slikti un tā. Šeit nav labi. Redzi, tu esi līnijas virsū, vai ne? Bet skaties, izrunāsim klonījās visu šo. Pirmkārt, tad, kad iebrauc stāvlaukumu, lielākoties tu eksāmeni kārtos pa dienu, es teiktu tā, 90% stāvlaukumu, kuros tu iebrauksi, tev būs iespēja parkoties starp līnijām. Ļoti daudz domā, ka viņi, piemēram, arī mēs šeit iebraucam, tur taču tev bija līnijas un tā, nekad nelien blakus automašīnai, ja tev ir iespēja parkoties starp līnijām. Cilvēki bieži domā, ka, ja viņš parkosies starp blakus kādai automašīnai, tas labāk parādīs viņa kompetenci tā. Nē, nevienam neinteresē. Tu parkojies blakus mašīnai starp līnijām. Viņa interesē gala rezultāts. Tu esi atbraucis uz veikalu, kā tu esi noparkojis mašīnu atpakaļ gaitā, vai tu māki to izdarīt. Tā kā vienmēr izvēlies parkoties, lai neviens nav blakus. Ja, protams, tev nāksies izvēlēties, parkoties, nav varianti jāparkojas kādam blakus, tad nākamais, ko ņem vērā, kā tā automašīna noparkojusies. Redz, vai tas Audi kā noparkojusies? Viņš ir tā te pa diagonāli noparkojies. Tu pat, ja būtu normāli, klāt līnijā, ja, tu fiziski tu nevar normāli noparkoties. Un tā jau būs, tava vaina, ka tu esi tik sliktu vietu izvēlējies, ja. Tā kā tas jau tavs pirmais lielais uzdevums ir izvēlēties labu vietu, sev izdevīgu. Ja tīpaši tukšā stāvlaukumā vispārībā nemaz nevienai mašīnai nelien klāt. Uzreiz skaties, kur ir vairākas vietas brīvs, tukšs, viss starp līnijām tā. Un vēl kas arī tās korekcijas, tu tagad iebrauc iekšā, tā kā tu jau taču nebija pārliecināts, ka tu esi iekšā, vai ne? Tu veic korekciju, taču laiks ir pietiekams. Protams, ka laiks ir limitēts tādā ziņā, ka lai nav tā, ka cilvēks tur čāmājas vai tur nezinu, kur griez. Mūsu laiks daudz nepagāja, ja? Mēs iebraucam iekšā, tu saproti, vēl joprojām nav labi. Pirmais atkal čūsku uz priekšu, vajag uz atpakaļ piekarģē, lai šis te gala rezultāts. Tāpatās arī, ja tu iebrauc iekšā un tu saproti, esmu tuvu tai līnijai no tās tālāk, un tu neesi droši, vai visa mašīna un sāns poguļi ir iekšā, tajā vietās starp līnijām. Nekad neriskē, ka cilvēks tā kā ieliek neitrālē, viņš tā, labi, gan jau. Inspektors izkāp ārā pastāst, kad spogulis, piemēram, ārpus līnijām, ja. Tā kā nekad neriskē, neviens tev nedos bonus punktus par to, ka tu neesi veicis korekciju. Neesi droši, uztais korekciju, vajag uz atpakaļ atkal kaut ko piekurģēt. Ok, izvēlēsimies kādu citu vietu. Līdz pirmajā pārsumā. Tātad tavā situācijā, kur braucam uz priekšu, pasties, tev tukšs stāvlaukums, ja. Izvēlēs kādu vietu, lai nav blakus pusēm, piemēram, šo te, ja. Jā. Viss tālāk stājies tajā starp pozīcijā. Tu esi diezgan pār tajā līnijā. Pasties pa sānu logu, zini? Jā. Tas laikam šitā. Tagad jau ir labāk. Nedaudz tu esi tuvāk tā līnijā, bet nekas ir iekšā automašīna, iekšā sāns spoguļa, bet es saku, nesarežģīt to. Bieži cilvēks sarežģīt šo. Vienkārši iebrauc iekšā, ka tev priekšā ir divas līnijas iztaisnēs, bet viņām nevar. Nē, šis ir ļoti labi, ka tu tā pateici. Nē, tu nekad nedrīkst pat tām līnijām vadīties. Tāpēc, ka viņš atšķirsies. Pasties, kur priekšā, kā tās līnijas ir un kā Volvo stāv. Viņas vai tu vienādas ir? Arī.
nav vienāds. Šīs nav. līnijas ir šādi, tāpēc nekad nevadies pēc tā. Ir, kur būs vienādi, bet ir, kur nav vienāds tās līnijas. Un šādi protams. baigi viegli var sajaukt, ka liekas, pagaidām, un viņš skatās cilvēks pēc tām līnijām un baigi korģē. Nē, koncentrējies, kur viena puses spogulis, otrs, un tad, kad tu esi ārā, tad tu arī labi redzēsi, kas notiek vienā, otrā pusē, jā. Bet pēc tām pretējām līnijām tur riktīgi var apbedzināties. Ja, protams, tev arī jāskatās, kādas ir tavējās, bet, ja ir kāda reize, Viss es saku, šo noteikti nejauc savu prātu. Viss vienkāršākais, visu laiku notiek salīdzināšana. Tad, kad tu esi ārā, mazliet atlaid pedāļus vaļā. Tad, kad tu esi ārā, tu nostājies starta pozīcijā, tad tu griez mašīnu līdz tu esi paralēli, un tad reku šeit sāns pūgļoši, ka tu labi var redzēt, cik tu esi no vienas līnijas tālu, vai ne? Tu redz mašīnas sāna līniju un otru līniju. Tad tu izdari to secinājumus, tad tu vari koriģēt gan atpakaļ braucot, tu saproti, vajag tur tuvāk. Tad tā izsaka to čūsku atpakaļ uz vienu pusi, uz otru pusi, jā. Tāpat tās arī uz priekšu, braucot, ka tu vari izkoriģēt uz vienu, uz otru pusi. Jā. Protams,